Labrīt, esmu pamodusies otrais, aizgāju gulēt kaut kur, nezinu, liekas, ap 8, tagad ir 10. Mamma man atnāca pamodināt, viņa ir te blakus. Un tagad uzlikam fonā kaut kādu mūziķiņu, lai priecīgāk, un iesim kafiju. Tā mūziķiņa nav priekš manīm. Jā, šitā mudīts mūziķiņa. Mudītei šodien vārdu diena. Mudītei šodien vārdu dienas, es domāju, ka jāuzliedz viņas dziesmu. Tā ir mūsu paģiru dziesma. Dari. Viņš mazgājās, viņš bija ārā. Pačurāt, varbūt. Es nezinu, vispār bija. Nebija? Nebija, no vienas gultas uz otru. Tagad parādiet, kas viņai pie gultas. Kas viņai pie gultas bija? Pastāst, kāpēc? Es nevarēju jāiesmikt, jo Beata teica, atstāja durvis vaļā, lai toaletē var ieiet, jā? Jā. Nu, es nevarēju pagriezt muguru, jo es domāju, ka man kāds tūlīt nenāk iekšā. Lai nolikt nāzi šeit uz galvu katram gadījumam. Kamēr beigās 3 naktī, es aiztaisīju tās durvis un aizgāju gulēt. Domāju, vienalga, ja viņai vajadzēs uz toaletu, tad persa kāju. Vai nešarēs krūmos? Ai, smieklīgus. Kafiju tu tikai nopušķi. Mamma, uztaisīja mums kafiju. Pieniņš būs. Čudīt, kur tu ej? Kas tur ir iespārbūt? Aizbiedēsies. Čuta? Nāc, nebiedē. Nu, kas te iet? Kas te dzer? Fui, sēdēt grib. Šūsja. Tev pārāk īsas kājas nevar tev. Bļaļ, es domāju, vai tā vedes mašīna. Kas tas ir? Vedes mašīna vai šuju mašīna? Mēs neesam dzērušas, bet šodien tāda sajūta, kad it kā būtu jau laikam kāpēc. Sāksim ar kafiju un tālāk. Ko tu gribi? Rumu, šampanieti, ūdeni? Vīnu. Nu, mēs laikam varam sākt ar šampanieti, lai burbuļo. Nebak, nu, visu tak nefilmē. Es gaidu, ka tu pieni ielies krūzē. Man Lūkasam pēc tam jāmontē vlogs. Kā tad es attaisīšu? Es pats sagriezīšu tos video. Mēģināšu. 3 pilis es aizmirstu, man vairāk būs. Kāpēc tev vairāk piens? Jūs aizmirstu. Tev ielies. Pirmais. Parād, kāds man mascarpone. Good morning. Es nezinu, ko nopirku. Es teicu, bet viņš kā sviests garšo. Salts nav garšīgs. Starp krējumu un sviestu. Viņš tēdīšu maizīt. Prosta nopirku, jo likās kaut kas vajadzīgs, ko ēst. Bet mums godīgi sakot, tu parādīšu leduskapu. Tātad mums ir tomāti gurķi par laimi. Un tad... Šitas ir atkarībnieku. Bet galvenā nīmīti ir. Un olas ar sieru krējumu. Viss kā mums ir diēta. Sunītim barība jāpaparo arī šito mazo žurku. Jau gaida. Tātad turpinājums. Mamma ēd savu putkrējumu maizi. Šitā. A, kur palika tas mascarpone? Es jau karotē nē. Nu tā mums te iet. Tas ir, man viņi piedāvā šādas brokustas, pagaidām atteikšos. Man kaut kā tas mascarpone man likās tik priespīgi negaršīgs, tas ritīgs sviests. Bet es esmu nostaigājis 10,000 soļus. Un man tā vajag kalorijas. Mēs iedzersim enerģijai kafiju šampi un tad iesim meklēt dzīves. Čuģiks arī gurķi ēd. Tā jau ir saule un cilvēki mums te garām jau iet uz jūru. Bet, nu, mēs vēl nevaram iet. Nepamūdušās. Mamma griež ābolus priekš čuģis. Ņem. Ai, vajag nožābāties pa vidu. Es par to tavu filmēšanu esmu šokā. Jā, viņš izbrāķēja ābolu. Kas ir? Kas tev šodien nav kārtībā, ko čudīt? Štos taboju, jā, viņš ir apvainojies, kāpēc gaļa nav. Tev jau bija. Pie iedrusciņi. Šūsja. Kamēr es joprojām savu pirmo glāzīti mocu, joprojām savu kafiju dzer, mamma jau 3. glāzi. Es nesaprotu, viņa tāda... Kādu 3. otro? Ko tu stāst?
Trešo jau. Labi, kad man aprunā, tad es tev darīšu. Nu, skatās Mēs gatavojamies pārgājienam. Es mēģinu viņu morāli jau nomotivēt tam. Paskaties manā pasē dzimšanas gadu. Tad sapratīsi, ka es arī dažreiz nogūstu. Priekā. Kas tur brauc? Tev vajadzēja Normandam uzsēties kādu video. Viņš mūsu privātais sargs. Visu laiku dežurē pie durvīm, pie vārtiņiem. Tagad ir maz pauzīte no pienākumiem, jā, čudi. Ķersi bumbu. Bet ķer bumbu. Nu, ķer. Nu jau krūmus. Krūmus, cerams, atradīs. Atradīs. Bumbiņā, tu atradi? Ai, kāds mālecīts viss. Viņš ies, jā, pēc saviem mātiem sargāt. Viņš negrib, lai es ņemu nost bumbu, jā? Vārda dienā strādāts gana, jāsāk jautra svinēšana. Iedzer, uz ko jūties brīvi, kritizē vai slavē dzīvi. Rīkā, par tevi mudīt. Paga. Tu kaut ko vēl teiksi? Jā. Tagad dod kameru man. Tev būs jāsaliek Nu, uz es kopā. to. Tā, ar elegantu pietupienu atraktīvu paliecieni. Fantastiski. Pagaidi. Es nepaspēju. Es neko neredzu. Pagaid, ko tu izdarīji? Otrā daļa nesanāca, jā. Tāpēc, ka... Skaists rīts. Zilas debesis, gandrīz bez mākonīšiem, tik tādiem spalvu. Vau, cik skaisti. Es nebaidos no maza tupīku, droši eju. Čuda, ko tu dzer? Mums te ir kaut kāds strautiņš. Mums šodien pārgājiens. Nāc, čuda! Nāču! Čuda! Jā, gaidi! Laimīgs suns. Kādi mākoņi fonā. Kādi skaisti mākoņi, vapšē! Wow! Ūdens šodien pasakains. Dzīdrs. Čuda priecīgs? No kuģa krastā nokāpju, puikas prasa man ar nolūku, kā tev iet, vecais, kā tev iet. Es tik viļņiem pāri lūkojos un no kājām mazliet atvados, kā man iet, tik tiešām kā man iet. Gan mastā burasa mani atkal sagaidīs, un tālu saulgā vēji projām aizpūtīs. Tā man iet, nav slikti, kā man šķiet, un kompas rāda ziemeļus un priekuļus mazliet. Tā man iet, nav slikti, kā man šķiet, un kompas rāda ziemeļus un kuldīgu mazliet. Bija forši? Ko tu manam blogam pastāstīsi? Tur es lūkšāli mežā satiku. Viņš tur kaut ko pačēja. Ko viņš teica? Gribi iepazīties?
Vai mastā buras mani kādreiz sagaidīs, vai tālu selgā vēji projām aizpūtīs. Ko es varu teikt? Man mīļākā vieta, kur katru gadu grib atgriezties, vienmēr ir tieši šie visi ciemi. Bigauņu ciems, Lapmeša ciems, Raka ciems, tur Laptauga ciems vienalga, bet šī puse ir mans favorīts. Jo cilvēks šeit faktiski nav. Ūdens ir superīgs. Šogad vispār, man liekas, jūra ir uzsilusi rekordsilta. Un es te ķeru kaifu. Es tiešām vasarā, es negribu nekur braukt uz ārzemēm, nekur ceļot kaut kur tālumā prom, jo man tik ļoti patīk šeit. Man tik ļoti patīk Latvijas jūru, mežu, priežu, smarža. Vienkārši. Tas ir mans relaks, man vajag izraukties no darba, no rutīnas, no klientūras. Piedodiet man, mīļie klienti, mazu nedēļu, pa nedēļiņai, pa drusciņai neņem milzīgs atvaļinājums. Bet tagad esmu Rakciemā un es dodos uz pašu Rakciema bāku lēnā garā. Rakciema ragu. Neliela pastaiziņa šeit, varbūt nav. Saulīte, laiks ir patīkams. Nav ne pa karstu, ne pa siltu. Ideāli tad 3,4 grādi. Maigi, saulīte, forši. Nu kā ir? Tas man dod atkal jaunu spēks un enerģiju. Tur būs. Parādīšu, kas tālāk. Izskatās pēc mazās mini pāciņas. Nu, jebkurā gadījumā kāds uz viņus atzīstās mīlestībā. Dina, vai tu zini, ka kāds tev ļoti mīl? Kāds skaisni, ka tas ir? Rakciema mazā bāka. Esam piekrasts, laikam, augstākajā punktā. Pakalniņā šeit. Kā tie mākoniņi skaisti rindiņā sastājušies, vienkārši super. Vējš. Tā kā Titanikā. Ai. Baudu. Uzelpoju. Ja tā ieskatāmies pret taisnām līnijām, tad bāka ir nogājusi bišķiņu sašķiebusies. Un trepītes arī atdalījušās. Bet uzkāpt vēl varam. Ui! Kāp cilkšo? Nu kāp. Kas tur ir? Nu nekā jau tur nav. Nē. Ir tur lūka. Varbūt kāds jau ļoti grib var uzrāpties augšā. Tie, kas māk rāpties. Nu, ļoti ceru, ka šeit nav mēģinājumi. Kāds uztaisīt pašnāvības mēģinājumu. Bet izskatās drīzāk, ka te ir auklis. Kājai aizķera. Rokai piestutēties šeit. Un tad vēl rokai. Un kas ļoti labi grib var uzrāpties augšā. Tālūk. Trepes atdalījušās. Šo bāku baigi ļoti sen, 1939. gadā, ja nemaldos, izmantoja kādreiz zvejnieku laiviņas. Pēc tam jau stārmešus izmantoja kuģīši. No, nebūs viņi tik populāri kā tur kolksraku bāku, piemēram. Bet kā piemineklis saglabāts kā vēstures piemineklis. Jā. Un interesanti izmest lociņu un paskatīties, kas tāpat notiek. Bērniem ideālā siltā pļaņčka. Un tad ieplūstīs tajos jūras silniešos. Mēģiņa dzēja. Es kā smilga smilšu kāpai pieskan. Man liekas, ir blakus mammas pēdām. Es kā smilga vēja liekta atliecos. Vai dar? Es kā smilga smilgīs. Jā, kaut kāda rēpniecība mums ir. Ceļos.
kas man citur tādu spēku dos. Pie jūras dzīve mana, tāds liktenis man ir lemts, šo zemi un šo jūru man mūžām neatņemt. Gan vēja spīts ir manī, gan zilās jūras sāls. Ja skani, 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 ja skani man viļņu bals. Ja skani, 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 ja skani man viļņu bals. Es kā kaija pāri jūrai lidinos, es kā kaija tālu selgā aizlaižos, es kā kaija jūras klēpī šūpojos, kas man citur tādu prieku dos. Pie jūras dzīve mana, tāds Kurš pēc jūriņas piekus izčūčēt grib? Mums vecīti jāiet. Nu, pastīsimies, kā tu gulēsi. Čudīti, tu gulēsi, mēs iesim prom. Labi, kā tā? Paņem maku. Tu taisi ciet. Maisu. Pagad, pasīties. Atā! Nē, viņš nepaliks. Pasēs uz viņiem. Pamodās jau. Atā, čudētā! Nabaksas, ne. Tā, tikko jūrā nosauļojāmies. Mamma ir iedegusi. Te mūsu mājiņu fonā. Un tagad mums ir oficiālais gājiens pēc zivīm un pēc tam uz veikalu pēc polša. Mamaša ir tur, kur viņa nāk. Tā kā koroči noskaņojums ir labs, mati vēl ir mitri, pusmitri. Un kamēr nav super karsts, mēs ejam pēc zivīm mājas pagalmā. Parādīšu, kas tur notiek pēc laiciņa. Padomu laikos vienmēr ceturtdiena bija zivju diena, un arī pat manā bērndēļa Rubs palīdz runāt vārdu. Bērndārs runāt, bet ir zivju diena. Redz, kāda mums skula mēs ejam pēc zivīm. Mēs spiežam uz zivīm, jo mēs esam ragi. Mēs veģetārais pasākums. Mamāši izdomājam, ka mēs esam pārāk slinkas, lai ceptu gaļu kaut kādu. Mēs vispār vairs neēdam. Nu, būs forši, mēs drīz būsim. Jā, mēs ceram, ka varbūt kaut kā. Varbūt, bet diez vai. Kā daži kilogramu pazudīs, bet Varbūt, bet diez vai. cerēt, jā. Davai, tūlītas bračiņu parādīsim, kur mēs ejam pirkt zivis. Mua! Pēc zīm. Kaimiņus un sveicim. Privet, visi mamma saka privet. Un reku te. Mums pagalmā ir zivis šajā mājiņā. Nāc izvēlēsimies. Ejam visi. Šeit ir mūsu mauriņi un kūpināta zivis. Un darba dienās no 9 līdz 19 mēs varam saņemt. Un cik skaisti izkopis dārziņš ejam. Ļoti. Nē, čurā, nemaz nečurā, mēs ejam. Mēs ejam pa smuku, vai cik skaisti pēc zivīm. Nāc. Mamma nāk līdzi. Redzēs, kur mums jāiet. Cerēsim, ka kāds uz vietas. Nāc, nāc, nāc. Es ceru, ka kāds būs. Jā. Neko ieeja. Sveiki! Labi, pagaidīsim. Viss kārtībā. Pagaidīsim. Smažo jau pēc zivīm. Oi, smažo. Tūlītiesim pēc zivīm. Nē, tu gribi, lai tu izvēlies. Nu, suni kāpēc? Nu, kas nē, nu? Piesenīgi kaut kur tur pie dziļas tās. Čudi sēdēs, gaidīsi? Tikai lūdzu. Jā, viņam var būt. Un tad mums ir zivis. Tad, kā redzēja, tikko bijām pie zivīm. Tagad, jo pēc noliešu gar rekur rākciem tirdziņš. Un šeit cenas gandrīz trīskāršķīgas. Un tiešām, mēs samaksājām par visu 37 eiro. Kur milzīgā buta. Manuprāt, viņi maksāja 11 eiro kilogramu, tad vienkārši buta būtu bijis. Rekur. Karpiņa tā bija. Jā, super.
Es nosākumu pastīšos. Jā. Tā noiešu garām. Visam. Te arī karpiņus vai kā smaržo zivtiņus. Jā. Ļoti svaigas, foršas zivtiņas. Šašlika 21 kilogramā. Liela forša stienīša arī. Tā. Un tagad cieši uz veikalu. Paskatījos, palūvēju tikai cenas, lai paskatītos, cik tas ir super dārgi. Stienīši 21 kilogramā. Zivs arī bija ar to karpiņa. Aptuveni ap 20. 11,90 liekas vai kaut kā tā. Bet karači vesela, zinu, ka maksā ļoti dārgi. Tagad mego. Un citro, sorry. Dodamies pēc arī galveniem atribūtiem. Sorry, atvainojos, vai iet? Man taču groziņi arī vēl. Jā, tajos veikals. Patīk sakot, kā daudz nav īsti. Pēc mēs māti. Gurķis man uzdomas paņem. Gurķis pastīsimies. Gurķīši. Gurķi, viss tās ok. Tomāti, ka nav tā kā siltumnieks tomāti. Parasti, tas man neinteresē. Gurķis vajag. Paņemsim kaut kādu 7 gabals. Ar gurķiem būs labi. Tālāk maizi gabaliņš un bišķi iet. Es domāju, ka mums jāpaņem ūdeni, pohmelim. Var dāzētos, rada 2 minerālus. Tas var teikt. Venden, bišķi, izdevini. Langaļi parasties. Tas ir labs. 43 centi. Par vieniem poņu. Tālāk. Jā, piedod, es nefilmēju taisni, ja? Ceros, ka es neesmu galīgi šī, bet vienkārši grūti ar salām. Tagad jau taisnākais. Šitie bija labi vīniņi. Pie jūras rīdienē es vajadzētu arī vīnu šampi. Paņemšu kādu šampi rīdienē. Karači. Vismaz šitas bija labs šampīts rīdienē pie jūras. Paņemsim 2. Aizsāšu te. Un bakārdī. Labdien. Un paņemsim kaut bakārdī skaisti. 15,9 akcijā. Ļoti labs divs. Nīstināt, domāju, mums ir saldumu. Vai ko smagi. Tas ir kādu labdēlīgu našķi mums. Atkal es tālāk liekam citu našķi vēl. Tas ir vienīgais. Nē, es paņemu parāt saldējumu. Īstenībā. Ja es eju jautri manās, es varētu paņemt saldējumu. Bet visimies. Saldējums ir tikai tajā pusītē. Viesim. Pēc saldējumu, jā. Ko vēl arī? Gaļa. Mēs esam šogad veģetārietis. Čipsi. Varbūt čipsi. Kaut kāds pringlis. Vai nav tādas ētīs vispār. Man nav čipsi ētājs, gudīgi sakot. Es varu netik īpaši. Bet saldējums mēs apēdīsim noteikti. Es esmu saldējumu ētājs. Tātad. Twister. Saldējums ar rozīņām. Drūga. Sarbūt labi. Kur ir drūga? Jūs tā drūga ir šajā galā. Kur ir? Te mums ir. Es atļaušu paņemt 2 saldējumus no drūgas. Paldies. Rīgā ir voltiņi, tad varbūt šeit ir šādi braucamie, bet es nezinu, bet afigen. Es ar tādu labprāt brauktu. Karači, veikala pirkums un dzāna, kārtīgi taša. Ir ko nest. Un tagad čāpošu atpakaļ. Vispār nav tālu no veikalu, baigi forši. Kas vēl ir mazais latiņš noiešu, ka jūs paskatieties otru pusi. Te ir skudras tikšanās vieta kulinārijas kaut kāda, tālāk ir pizzērija, beķerija. Zivis ir bomba. Tālāk ir kaut kāda mājas mīkla. Nu, cilvēki tad piestāja reāli. Piestāja tie, kas nezina mūsu slepeno vietu, kur mēs tikko bijām pēc zivīm. Tad viņi piestāja šeit. Pretī šis ir kaut kāds, man liekas, izbijis bankrotējis restorāns. Bet pagājušajā dienā mēs gājām tur uz priekšu. Pavisam nedaudz, 150 metri, 200 metri. 200. Bija ribas. Es nezinu, ja mēs māti šovakar pēc jūs redzēt to, ko mēs nopirkām. Būt spējīgi iet uz restorānu. Es domāju, ka nē. Mums ir zivis daudz, mums ir tomāti daudz, mums ir ko ēst pa lielam. Zirsta tomātiem visu nakti līdz vēmienam. Un tad es rītā viņu vedīšu tur uz restorāniņu, jo es negribu aizbraukt prom, pirms mēs nebūsim. Vismaz es nebūšu jūras vēl šupu uzēdus. Mammai varbūt kaut kas cits interesēs. Bet, nu, tas ir leģendārs restorāns, ka mums norču bija mašīna, tad mēs braucām vienmēr tur. Tagad parādīšu, ka mēs ejam šeit pa šo lauku. Tas ir mini shortcut.
lai tiktu bišķiņi nedaudz ātrāk uz mājām, pasieties uz tam debesīm. Vienkārši pavērojiet Latvijas lauku dabu. Lūkas, vai tev nepietrūkst tik zaļa, sulīga zālīte ar zilām debesīm? Pat iet liela ceļš, kas brauc tālāk. Kādas palgu mākuņi, ļoti skaists debes, tiešām. Un tālāk ir mūsu iela. Mūsu iela ir Selgas iela. Kurš vienmēr teikt Laivu ielu. Sākumā atmūs, varbūt jārakstās par Laivu ielu, jo kāds nomenīs atrast šeit Gūdiņai pirmie rakstīts Laivu ielu 16, bet mājai šeit jau rakstīts ir Selgas iela kaut kādā 18. Tā kā, ņipaņāta, nezinu, kur iet. Tad arī var aizmaldīties, ka pirmie reizē mēs gājām. Es jau gribēju šeit, man saka, nē, nav pareizi, bet man bija uzraksts pagrieziens uz sēdumu, un tas bija tas, kas man lika noprast to, ka tomēr šis ir īstais pagrieziens. Nu tā kā tāds pilnīgi plus celiņš. Mašīnas brauc ārkārtīgi reti, tikai privāta mājas, kas brauc ārā. Un visi forši. Tūlīt nes mājās, un tad jau uztaisīšu video blogu par zivsēšanu. Ja tu lūks atceries, mums Lielupē bija Laivu ielas un Kuģu ielas krustojums. Tā kā ielas nosaukums mums visai tāds tuvs un pazīstams. Bet mājiņas te ir jauks. Ar ābelītēm, plūmītēm cilvēki uzšķinīja savas privātu mājas. Tie, kas grib būt rekur vispār zemes īpašums, vienkārši tad ātrā mājiņa priekš vasarnīcas, kas grib privātumu, rekur ir šitos dzīvu žogus uzstādījuši visu caur ziemu. Un tālumā izskatās, redzi? Atbraucis ir sūdu savācējs. Tā vien izskatās, cik man te kustāt kamera. Jā. Bet, tas arī viss, godīgi sakot, rekur mūsu māja. Mūsu māja šito jumīti ir mūsējā. Tad ir mēs, cik izmāja tas ir tuvu no veikala. Ļoti. Re, tā ir mūsu māja. Tūlīt tieši iekšā pa vārtiņiem. Ir ūdens, ir šampiki un mūs, taisvaļā vārtiņš man ir aizbloķēts. Es esmu pārsteigts, viņš gulēja, klausījās mūziku, un mēs abi divi. Un sajiet mani, mamma nāk mājās. Mamma nāk mājās, jā. Mamma nāk. Tu mans gudrinieciņš, viņš jūt manu smaku. Mamma smirdīga pa visu ciemu. Vot, nē, mājās. Vot tak. I virtuve. Reku mūsu leduskaps. Likšu savu tašu. Oķa. Tašu smaga bija. Lūkasam visu vlogam. Reku mums, skaidrs tomātu saprīju. Nu, labi? Ideāli. Kaž veikalā bija plasmas tomāts nofilmēt. Gurķi normāli, bet plasmas tomāti. Tā kā mums paveicās. Karači? Super, un tagad, jāklāj galdu, mamma jau liek man strādāt, ko pateiks. Nu, vat esmu salātiņu procesa griešanā. Nezinu, kā tu man vajadzēs. Jā, man vajadzēja tādu likt, bet nekas. Es ceru, ka... Hello! Salātu griezēju šeit redz. Tas ir eksperiments, bet... Mums ir mammu dīls. Es taisu ēst, tā mamma vienmēr griež. Dzer un mazgā trauks, ko viņa griež. Nekā nav viņa negriež. Rekur, sālītes. Sālītes mums nav līdz sālīti, mēs ņemam no šīs viesnīcas. Ļoti labs dīls, toletē iebāz. Jā, es viņu varētu... Nu, paprovē, vai tu viņš iebāžās, vai tikai... Jā, nē, tas ir domāts. Un rasnums vāciņš. Un par rasnumu vāciņu, bet, Baigā klīzma, nefigā. Manam telefonam nestrādā. Bet, karoči, šeit ir slikti pirkt sāls, tad, man liekas, man vienkārši jādara. Godīgi sakot, šitā, lokā. Ir tik daudz. Bet, uz šķuļu, es man vispār taisu vienmēr visu uz šķuļu. Lukas, tev būs seriāls par Beāti? Par mūsu atvaļinājumu mazliet. Viņš teica, šodien Beāti uztais vlogu. Es saku, nekad neesmu taisījusi, bet es pamēģināšu. Un varu vēl samontēt. Speciāla programma, kas tu izdara, bet tu pati māri. Cilvēki ir teica, ka tas ir stundām jādara. Cilvēki teica, ka stundām ir jātaisa. No vakarā naktī man būs ko darīt. Es taisīju tie uzreiz. Nolaksim. Rekur mums te sālīts, jā. Tiešreiz gabaliņiem no es tā. Tā ir vieglāk, bet interesanti būtu pamēģināt izaicināt sevi uz montēšu. Vitamīni. Un tad jau cabām. Energizer vitamīni. Vitamīni savā. Kad nebūs salāti? Būs salāti jau būs. Es tagad eju pēc krējumus. Mūsu leduskapī jau parādījās, redzi, pilnāks. Tagad ir arī zīvis iekšā un šis plauktiņš ir rītdienai. Pilns leduskaps. Laimīgs meitens. Un tagad liksim krējumīnu. Latviešu krējumiņš. Īstenībā, man liekas, šis ir lietuviešu.
jo tiešām... Alma, man liekas, ir lietuvieši, bet viņš ir īstais skābējs krējums. Viņam ļoti labas cenas, labāk nekā Latvijas krējumiem. Viņam interesē, kā mēs atpūšamies. Jā, tagad tu pastāst kaut ko, kamēr es te. Nē, nu es teicu, ka man atgādi lielupi. Dievs, redz, kāds man face. Nu, mazliet apdegu, bet dzīves sīkums ir... Tā jau bija plāns. Eļa, kokos eļa bija ģība. Kokos eļa. Man nebija. Mammai bija kokos rieksteļa. Palika, te vien tik palika. Man tikai vajadzīgi, mammai visu. Tikai plaksti balti. Snīfs, nufs. Un kā tur bija tas trešais cimēns? Nu, tagad tu savu man, ne? Smājas. Nāc, skaties. Čitā otrādā, tajā grib. Čitā tagad. Lukas, tu neilgojas pēc īstiem latviešu tomātiem, gurķīšiem, sīpām. Es vēl dillīts man jāiegriež vēl īstenībā. Diļu karaliene. Diļas. Bez dillēm te nekāda šteļa nebūs. Mums ir arī no laukiem dilles. Es nezinu, kā viņi uztaisīs to blogu, tas būs baigi. Būs baigi interesanti. Karači rekur dilles, tagad sašņikāšu tās. Nāc uzfilmēt kāds brīži dilles. Kā viņš dilles nebūtu redzējis? Kaut gan viņš teica, ka neredzot Amerikā dilles. Jā, tieši tā. Viņš dilles nav redzējis ļoti. Te viss tik romantiski, te ir tāds zvejnieku ciematiņš, es par to vaibu. Lūdzu, ja tu varētu iesmažot. Svaiga dillīša aromātu. Sūtam to diļas veicienu. Un paralēli, kas mums izpilda orķestra pienākumu sugadāja? Māra, tavējā klases biedra māsa. Mums ir milzīgs televīzors. Mēs neejam pat speciāli ārā, jo, lai nebūtu pārāk skaļas. Reku kritušiem, lai mūžīgi slāva. Un mēs iekārtojamies te. Šie ir 2 šūpuļkrēsli. Super. Un paliksim te. Kaut gan mums ir ārā arī nojumi. Bet es nezinu. Es pat nezinu. Rebeka teica, ka vēlāk tev aizvadīs uz nojumi. Tevai čau! Kračs šitā mums ir iepakots, jā, maisīt. Un mēs prasījām breksīti. Un es teicu, ja jums ir arī kriņiem. Un viņš atnes. Speciāli. Ak, Diev. Kāds skaistums! Kāds skaistums! Vienkārši dzīves pati par sevi. Viņš ir milzīgs. Viņš ir milzīgs. Mēs vienkārši pusi vendīsim mājās. Atveram? Nevedīsim mājās. Jā! Viņš man vislabākos ikrus. Lūkas, zini, ko viņš man pateica? Ka man akstiņi spīd kā fosfors. Es vecam onkam iepatikos, viņš man atnes vislabāko zivi. Tā kā, look in my eyes, I can do magic. Viņi ir fosforu pārījusies. Jā, karači. Vienkārši šitā arī nesīsim. Tas ir bomba. Nu, smāršu mēs tev nevaram nosūtīt. Nu, nevaram, bet tas ir vienkārši, Lukas, kaifs. Vienkārši kaifs. Dzīve ir kaifs. Brauc šurp, brauc uz Latviju, pietiek sēdēt Amerikā. Viņš atbrauks uz gadu pakaļ. Jā. Brauksim šeit, tusēties. Tagad tulītās visu savācam un nesam uz galdu un to uzfilmēsim, jā? Kādā? Kas var būt labāks par svaigu zivi ar tiklociem ar ikriem? Wow! Es dēļ šī braucu uz Ragciem, jā! Ja jūs varētu ieelpot šo smaržu. Tās ir mūsu bagātīgās pusdienas. Un tas viss tomātiņai, krējumiņu klāt un perfekto. Šitas ir īstākais labums. Šitas ir īstākais labums. Vislabākais piedāvājums, ko var vienkārši ap plikām rokām. Mēs tā arī, mēs te neņemamies ar nažiem dakšņām. Dakšiņu paņem, paskrubini nost gaļiņu, paskatieties šokā. 2 meiteņu apetīti. Mums ir jūras velšu. Atkarība. Gaļu mēs atstājam mājās. Es teicu, tieši tā. Gadu miers. Teicu, ka es gribu ar ikriem, un re, kur viņi ir. Un skatieties. Uz ikriem. Kuram vēl garšo ikri? Tā ir kā odziņa. Es vispār tik lielu zili neesmu redzējis. Vai tā ir īsta? Tā nav haizivs? Vabs? Vai kas? Vislabākā. Rakstiem ziltiņi pie vietējiem. Breksīts vecais pie vislabākajiem. Ikri plauktas lielumā. Wow. Es teicu, viņš man atved vislabāko. Plauktas lielumā.
Afīgi. Ejiet Rakciemā privātu mājām, uzreiz aiz ribām. Pirmais, var teikt, aiz ribām, uzreiz pirmais otrais pagrieziens, teikšu tā. Otrais šķērseliņi tādi. Un pa super labām, Laiva ielā, pa super cenām, vislabākā vieta, kur dabūt dzīves. Kā jums liekas? Kā es čiloju pēc dzīves sarīšanās? Reāli. Kājas gaisā, laimīga. Čudim sava vieta, man sava. Māma aizreiz pusi dzīvi norijām, uzlika savu planšetē mūziķiņu, lai var izmantot iespēju pasēdēt arī telefonu. Tā kā ņielīt savā istabā pagulēt. Un šī ir man gulēšanas mestiņš. Par prieku ceļu, par prieku ceļu. Par prieku. Es ap citu priekā no rumkoliņas. Kur lai es to lieku? Par to prieku. Vlogs Lukasam. Ko mēs te daram? Es jau pagulēju, pamodos, ka man izjūst tas gūst. Kamēr es te guļu? Es arī gulēju. Nē, nu kāda, ko es neguļu terusē čiloju, viena pati gaita, vai man pamodos, viņa riktīgi atrabonā. Es biju tikai pamodos, ka man te kaut kas ar telefonu gulēja, tik saldē ar visiem sapņiem. Nu, māks. Kas buhās, ko? Pagaidi. Mēs šur buhāsim. Un tur planšetītē mūzika. Man pat sapņos viss kaut kas Jūrmala, labs nāk. Jūra, zīvis. Jā. Man liekas, ka es smažoju pēc... Bet tā ir, sako, es tam bišķi kārt pasēdēju, domāju. Šodien nāc, es gribu tev pabučot drusciņu. Čuģīs, nāc. Presnēs. Viņš var uzlakt, viņam grūtības, viņš ir maziņš. Šis ir nāc. Es nāc pie māte. Nāc. Hop. Nāc. Ai, hop, jo. Pie vecmāmiņas te būtu daudz labāka dzīve. Mēs gulētu mierīgi pensionāru dzīvi, jā. Pensionāra dzīve būtu ideāli. Jā, čuģī, tas jau ir pensionārs, ko Jā, mēs vienu vecam, mēs kārtīgi noslāpēt. Es pagulēju, cik es ilgi pagulēju. Jā, nu, kāds powernaps, 40 minūtes mums, bet uzreiz es gan izrabies. Jā. Izrabies uzreiz, jā. Kā es noģērbos? Viņam čuds ir labprāt šeit iekšā sēdēt. Pasakaini, kāpēc tu tur sēd ārā? Nē, nu ko, normāli pačuloju. Ej, tur sēd. Jā. Es pagulēju. Tad aizgāju pagulēt, kā mamma iet. Šit smagsautais tās, bet tagad jums tur vēl neiešu. Es mums pagalvā kā dokumentīs, bet tā kā jums sāpējiet. Šitā mūsu jūras aļa. Tačam tieši savs jau. Mūs tev saka mums teresīt. Te ir būti mačini draugi būt vārti. Taču kas teresīte? Vai te čīps, tā būtu bijis diņu gudrāk. Mēs lagu dreikli vienmēr visiem pirmais. Nu, te mēs te tusējam, jā. Man ir uzdevums savākt polušu pudels un māti pārāk slinka. Šeit sēdēt. Ai, čūdz nevar pakaļ. Tā kā paņemšu šo. Un šo līdz ar sevi. Mēs izdomājam, ka dzersim rumu un ēdīsim saldējumu. Kā? Gaidi, ziņas jaunākās. Klausies, nogriez man šito pirku, es negribu pārģērties. Šitā ir zīme. Es saku, tā bija viņa. Es teicu, nesēd plika, es taisīšu vlogu turpinājumu. Uzvalds krekliņu, uzvalk uz kreiso pusi. Viņai šodien maņa kals tieksmes, tad nācis pie gultas. Tagad šķēri šeit. Lūdzu, pārģērbies, mīļā, pietiek, ka to var mācīt. Zini, ko es tev pateikšu? Ko es tev visu laiku neteicu? Ka mamma, tev jūrā apens bija uz kreiso pusi visu to laiku. Nu, tad ir skaidrliet, kāds šodien tā plāni. Nu, tad laiks realizēt viņus, davai. Labi, tad Lukas skaties ar kreiso pusi. Zini, ka dzīvē jau apģērbs nav galvenais. Jā, nu pārāk žēl sabojāt kleit, atvainojies man. Nav darbs. Davai, ejam filmēties. Es gribu saldējumu. Viņš teica, ka saldējumu nedabūšot bez filmēšanās. Jā, nē, man jātais vlogs. Es teicu, ka man es saku, rumčiku uztais un tad ēdīsim saldējumu. Tā arī būs. Domāju. Saku, filmē. Vienu pusē nogriezies, kādreiz kā tas notiekās. Un Lukas. Viss radi для тебя, jo mama grib būt smuka tieši tev. O! Mums bija, kas problēma ir atrisināt.
Ko vēl varam atrisināt? Krabīšas solārijas. Tas ir vakars uz ezera. Paskatieties, kādu viņa man uztaisīja kokteili. Tas ir bez Kā domāju, ka viņa grib, lai es lasos ātri gulēt, abēc sūdu, jo viņa ies pie kāda zvejas veči laikam. Es jau cerēju, ka kādu veci te atradīšu Raga ciemā. Bet nē, viņa tur Tas ir rums, čistīs rums. Čistīs. Puses ko lai Kā, vai tu tur pielika kaut ko? Nē, vēl nē. Neko, tie ir sums. Es nezinu, vai es tikšu uz saldējumam. Nes to saldējumu pikšķi. Iestāsies anestezija. Un es tikšu uz saldējumam. Ak, Dievs, man sāp presīt jau no svešanas. Presīt, nav nekāds meklīgi traģiski, var beigties, var palikt bez saldējuma. Es nezinu, kā šis garšot, bet tāpēc, ka šit... Sūdīgi. Kamēr tu gulēji... Es uzdzeru. Es nezinu, ko dzert pirmo vai kolu vai šito. Priekā. Davai, vasaras vaips. Davai, vasaras vaips. Krabīšu vasaras vaips. Man viss patīk, es cadegu saulē. Es vakaros to visu atcerēšos. Mēs kaifosim. Kā es pārēdos ar ikriem, kā es pārdzēru jēgu ar rumu, kā es mājiņā gulēju pēc jēgas, un kā es nedabūju saldējumu. Bet varbūt vēl dabūšu. Varbūt vēl dabūšu. Karči visi zaši bijis, un kad arī mans kokču. Man nav kā mums kāds, man tikai vajag sākt. Ja mamma zieķē kokus, eļu, tā kā pīsties. Karči pagašana. Vislabākais iedegums turiet visiem ir ar kokšiem. Uziet jebkuru, un tev tas viss sadegs. Kā uz vannas. Jā, es esmu diezgan pāršaus par strīpu ar kokšu. Proporcijā. Davai nes vēl bāzes. Bet, nu, Būs kokteils visam lai es kokteili jāuzir vēl pagairs skolu. Un tad tas nokas jau pirmoreiz mūžā nebūs. Pirms, es neesmu vairākus gadus kāds kāds iedomāties. Bet tas nav ilgi. Iedomīgi, atnes mums saldējumā. Es apģērbos par Labi, tevi. varbūt viņa pelnīs mazliet saldējumu. Tūlīt, labs, tālāk sekos saldējumu sēriju. Tas ir mūsu leduskapis. Un tagad šeit zīvīs un rīvdienais atribūti. Kafija ar šampi. Tātad pēc saldējumiem mērķis bija saldējumi. Ledus nav. Paņēmu druvas ar rozīnītēm. Blombīriņus garšīgos noliku šeit pagaidām. Tā esam visu cietējis, ka saldētavu jāspiež citiņu ar arī. Nu, neaiztaisīties kārtīgi, un tad izplūdos. Bet tā kā man uzrunāja tieši rozīnes, un tāpēc es domāju, ka давайте. Ну, labi. А что с тобой? Что-то не нравится? Давай. Kaut ko atgādiem, kaut kādu pīrāgu, es nezinu, roziņas. Nebija senētas. Rakstīts roziņu. Domāju, Agits roziņas saldējumu. Roziņu. Viņa ir roziņu. Ir roziņu. Nevis roziņu. Tāpēc, ka es uzliku brilles. Man liekas, Gribēs palaizīt no vienkārši man liekas, mātes sautis. Tas arī viss. Nu, kāds šais vaļā, lai var parādīt, kā Tā ir rakstīts roziņu. Sapcīt, tu logam gultu nesaklāji. Sūdzes bardakā guļ. Man pofika. Redzi? Nu, pagaišo. Pielipt pie mēles. Jā, var pielipt. Augsts. Nu, pagaidām nekāds. Augsts. Pastīšos tas arī. Garšo tu? Nu, tu līti pabīdīs. Nu, roziņas jau nav tāds, kas man liks izsaukties. Tas ir fucking blombējs ar dažām iemestam rozīniem. Deci. Nē, saldējums ir garšīgs. Galvenais, kā augsts un iedot šuģikam palaizīt. Vispār garšīgs. Es vienkārši pateikšu godīgi. Man garšo Latvijas blombīšu saldējums. Viņš ir īsts, viņš nav tā kā... Tā nav tāda ķīmiskā piegarša. Man patīk tas, ka tu ēd viņu, liekas, jā. Un to garšo pēc saldēm, nevis gluži pēc kaut kāds tauku piks. Hello, es ieraudzīju mušu. Kā viņa ņemot? Muša cūka. Viņa saprata, ka honorāru nedabūs, karoči. Un aizlidoja. Jā, saskatījumies ar saldējumiem. Kā rumu glāzītēm. Kačink! Karoči priekā. Pa visu maz kokcīts. Priecīgs Ziemassvētkus. Jo varbūt mēs šito noskatīsimies Ziemassvētkos. Arī Krismas un par jaukām atmiņām. Bet mēs šodien vēl neesam dzērušas ūdeni. Vispār traģiski, jā, mēs tikko tā sapratām. Žagas pat parādīties jau sāk. Mēs sākam lēnām sīrupiem palikt. Tas ir viss trūks, bet mums vēl jāieraksta jāiegooglē, kā taisa video priekš YouTube. Un tas būs mūsu pirmais krūtais video.
video vlogs. Un es arī saku, sēžu, man tā sāka, žakas rāstīgi, es man jāpēc ar ūdeni. Man vispār telefonam maz process, tieši pēc lādētiem, kamēr tieši pēc lādētiem. Jā, gaida vēl jau nav veiks, vēl vakars nav pienācis. Tu man teici, visu dienu filmēt, es vēl filmēšu visu dienu. Man ir uzdevums aiziet augšā uz savu istabu pēc tomēr telefonu lādētāju. Un te būs iespēja ielūkoties manā pitonā. Kā saka, nē, nevis manā tur. Es gribu parādīt, cik ļoti stilīgs. Tad es pret odiem. Un man liekas, pirmā reize, kad strāvēju slēdziet, bet čiks. Un viss, apakšā tikai uz magnētiem. Pēc manā laikā. Man tur sauc, vai ne? Telefons, lāde. Tā man gulta. Tad es man foršu lodziņš. Smukais, skaistais, vēsturiskais lodziņš. Redzi? Jā, un rekur tā mūsu vītiņa. Kur sēdējām? Terasīt. Tā ir minimāli. Ai, ne tieši loks nav mazgāts. Un kurš lādētājs ir šeit. Labi, man kontakti. Jo, līdzi. Šoreiz viņi paņem gan planšeti, telefons, un visiem šiem priekšņādājiem ir lādētājs. Un ja kas, ja kāds brauks ciemos, būtu tā vien gulciet tieši nākot šeit iekšā. Nemaz nepieminēju. Es kad ienācu, es domāju, ka tā nekā nav, tas man džempers. Bet man liekas, ka te vispār nav viens nekam. Pateikšu godīgi, kad lejapceļš pa tām trepēm, tad diezgan baigs, jo viņš ir tāds stāvs. Un sunis vispār neļauj viņam tā kā plējām viņš pārlūdīs kaut kādu pusēm, ka tik stāvam trepēm. Tā kā parasti viņš tāpat man sako līdzi. Ko tur bļauj kā trak? Kas ir lapsene? Nu, pasties, domāju, ka tā ir muša, bet tā ir lapsene. Nu, šausmas. Es viņu reizes situ, viņa nāk. Nu, pagadiet, kāpēc uz mani met virsū? Nu, tagad man iekodīs kādā līmenī. Reku, viņu visu laiku atpakaļ, jau reizes 3 viņu. Nu, bet cits stiprāk. Pa logu nevar? Es nezinu, vai koku. Logs būs čau. Nu saldējumi, pagaid nesalo. Atcies tie vecie logi. Spied nost. Prašķai, goodbye. Viņam ir roziņu saldējumi pārēdusies. Piedod, draugs. Tev nepaveicās ar šo istabas izīrētāju, kā saka. Bet tāda nebija muša, ko es pirmīt tur teicu, kad izrādās lapse. Nu, labi. Nu, čivāt, vai uzlēcam uz žončiku, lai man bišķi kautrāk? Es tagad teicu, drusiņu pievienot, tas čuda. Zabuļ! Mums vēl uz jūri jāiet. Kāds gulēt? Nē, ies gulēt vismaz 10. vakarā neatrāk. Nē, uzlādē telefonu un tā. Slikšu lādēties, bet tagad uzlākam mūziku, lai fonā vismaz kaut ko. Muškoju, ženskoju uzslēdzam. Sākās. Paldies par interviju. Lukas, es uzlaku lādēties telefonu, par šo laiku mēs jau pārņirdzāmies. Es nevaru neko ar mātu normāli parunāt, jo mēs laik nirdzam. Un tagad viņa ideja, es redzu sienas 2. Nē, nu jā, nu kā tad? Es domāju, varam aizskarus izmantot šitos kā sietu, kā odu sietu. Viņa saka, Dievs, ko teiks tā priekšniece, bet saka, huņā, tā ir lupata kaut kāda neprīlēt, nekas. Ko viņa teiks? Neko neteiks. Jā, nesaka, tieši viņas istabā reāli ir odas sienām. Es тут parādīšu. Tā, tu pats esi ļoti labi, kur ir viens ods, kas joprojām sēž. Jā. Jā, te. Un es domāju, kā būties viņu nosist un tur palikt maziņš asiņu piemiņas plēks. Un tas šitas otrs resmākais ir piesūcies ar vakardienas mammas astīm. Cik tā oda vakar iekoda? Nu, visi oda ir manēja. Nu, man vakar kāda 20 oda iekoda, bet Beātē neviens. Nē, man pēdā iekoda. Kā 2 varbūt. Es esmu apvainojusies. Bet es, jā, šito žuļiku gulēju augšā, un īstenībā, man bija, es pēdējā brīdī aiztaisīju logu. Man bija tāds vecais, tas vecmodīgais logs, viņš bija vaļā visu laiku līdz kaut kādiem, cik es vai 11 vakarā kaut cik aizgāju gulēt. Pus 12. Un man bija visu laiku vaļā tas logs, un es kad atnācu, es viņu aizvēru ciet, bet man neviens ots nebija svār. Neviens. Jūs iedomājaties tādu superīgāko, saldāko miegu? Nē. Pasakiet man, mīļa, kā ir? Es nevaru to iedomāties. Kāda ir sajūta? Man bija jāstaigā un nāsi un jābaidās no odiem. Es līdz 3 naktī nevarēju gulēt. Beigās iecēru melatonīnu. Un pēc tam no rīta viņa man nāca un gribēja no manis, nezinu kāds brīnums. Es no rīta nevarēju atšķirt leduskapu no plīts. Nē, es pieklāju. Klausieties, starp citu man likās, ka man tik smieklīgi frizūra, ka man tā kā tāda cepurīta un tāda platmalīta. Kā tev priekšā? Jā, pats man ir kā platmalīta. Modes, matu, māksliniekam, jā. Es esmu moistākais modes mākslinieks. Tāda samītība golciņa pa kreisi uz pieras. Par sevi nerunāšu. Kāpēc tas saka? Mans frīsies ir blakus, kurš sāk jau kā par rupsi pārvērties, jo. Kas ir tās? Tas ir smieklēm. Bet taču nevar neko slikt teikt par frizūru. Nē, tur modes mākslinieks ir šeit.
Viņa tikai palikusi dzeltens tālīdz, bet tas ir dēļ jūras, tā nav mana vaina. Es neteicu, tu nevaino mani, tā nav mana vaina. Paldies Dievam, dzeltenā krāsā, arī ir krāsa, ko tu padarīsi? Sarkans. Es viņām uz pauzīti tagad no video vloga, jo mēs sākām skatīties šo video vloga. Es domāju, ja šo garo supergana video neskatīsieties, tad jūs esat lauki. Nē, viņš nav jāskatās, es skatīšos. Vlogs pašām priekšsēs mēs esam malīcīts. Tas, ka man jāsaka, likās jau riktīgs, mums tas būs super. Un tagad, mēs uztaisījām nākošos trumkoliņus, un šitā ir Imo Fomina koncerts, sestdien 7. uz koncertu. Nē, mamma, tu arī nāks uz Imo Fomina koncertu. Es domāju, varbūt tieši varbūt, jā. Jā, varbūt. Vai man to atsūt to zilī veikaliņu, es gribu aizsūtīt. Tas bija nelegāli, tu nevar filmēt, tikai vlogam varbūt. Tas nav jāsaka. 5 eiro no tevis gaidīšu kontu pārskaitījumu par informāciju. No pirmās manas pensijas. Labi. Priekšsam, video vlogā atkal var paziņot to, kā mutīgi pašķīrāmies, jo pietrūkās spēku viņai mani sēdēt. Kā teikt, noguru, saguru, un aizgāju pa spaķi. Un aiztiek mēru ružu sieru. Vienkārši es mīlu sieru, tik ļoti. Vai kurš cilvēks nezinu to, cik es ļoti mīlu. Cik es gribētu smuki sagrieztu šķīvīšu. Nēst kā tā, bet nē, es vienkārši mīlu kā pele sieru. Tieši tā. Tāds patiešām. Man tas tieši naturālākais našķis. Es pēc kādreiz dzīvē kādam. Es kādā šķiet kaut ko, kādiem saldam, kādam ko, bet katram našķiem ar salāts. Ne? Un top, number 1 for me, vienmēr būs siera. Cietais siers, brīvsieris, zilais siers. Dzīvīgas mīnus, kas turpinās. Visa veida mozzarella vai kas, bet vispār siera kā tādi. Tas ir mans našķis, un tāpēc es izvēlos arī šādu sieriņu. Vienīgi tas, ka jā, es tūkājos. Viņi nesakriešu smuki, bet prasta tak. Bet es pat tikai tāpēc, ka es jums tagad izrādījos. Un savādāk vēl. Neko nelaiž šodībā, tik pat taisno vēdrā. Tagad es jums te gribu visu parādīt. Nu, tā vēlāk iešu mocīt māti. Es atļaušu viņai atkal bišķi pagulēt. Es teikšu, tā vai mums laiks iet uz jūru. Ekšana vajag, ekšana šim blogam vajag. Karoči, mēs taisamies uz jūru. Mamma sēž šeit, baksās telefonā. Ieslēdzām mirtu vai gaismu, mēs taisīsim aizkarus. Tagad, jā. Lai aizkari ir ciet, jo, kad nāksim apakaļ, kas laiksim gaismu, lai mieris. Man sunītim palika slikti. Man liekas, viņš smiltiņā salaizījies. Šeit neaizgāja savsā barību. Vakarā būs viņam labās baktērijas. Cilvēks palkusim uz vakar peldi. Padomām.